Jāsaka, ka Latvija šobrīd iegulda ļoti daudz savā aizsardzībā, un tas arī ir izskanējis starptautiski, un tāpēc Rheinmetall vadītājs man arī uzrunāja, un mēs vienojamies, ka Rheinmetall ienākšana Latvijā atvērtu durvis gan pirmkārt mums pašiem nodrošināt tās vajadzības, ko mums vajag. Otrkārt, mēs iegūtu zināmās prasmes, un treškārt, jā, arī citas kompānijas varētu ienākt Latvijā, bet svarīgi ir arī, ka Rheinmetalls var nodrošināt gan eksportu, gan arī mēs ieejam tajās kopējās piegādes ķēdēs, faktiski kļūstot par vienu no Rheinmetall tādiem punktiem, kas nozīmē, ka ja mums būs vajadzīgas kādas citas lietas ražot, ko varbūt mēs tagad sākumā neražosim, tad arī rūpnīca varēs pielāgot, un mēs līdz ar to arī būsim daudz drošāki tajā, ka mūsu nacionālajie bruņotie spēki saņems pirmkārt to, ko viņiem vajag, un nākamais mēs varēsim palīdzēt Ukrainai, jo šobrīd faktiski lielākais vajadzību skaits ir Ukrainai.